Tad vēlreiz forši tev redzēt šeit kartonu baznīcā. Apusē. Es jau tev stāstīju, bet es arī paskaidrošu, ja, tad priekš skatītājiem, kāpēc tu šeit esi. Ja, tad kartonu baznīcas Facebook kontā es ieliku aicinājumu tādu, lai cilvēki iebalso viņu prāt populārus, atpazīstams kaut kādus cilvēkus, kuri ir kristieši un kuri ir tie, kurus viņi vēlētos redzēt šeit uz interviju. Ja. Tur sabalsoja diezgan daudzus, ja, bet man nācās atlasīt 7, par kuriem visvairāk iebalsoja. Ja, un tad šai sarakstā esi arī tu, kas man godīgi sakot liekas pārsteidzoši. Ja, jo es tev tā kristīgā vidē kaut kur tā ļoti aktīvi neredzu, ja, lai gan esmu dzirdējis kaut kādas redzējis intervijas, kur tu runā par savu ticību. Ja, un tā. Un tāpēc tu esi šeit. Ja, tātad, un man tie jautājumi šeit intervējumiem ir diezgan līdzīgi, un tad mēs sākam parasti ar, tas pirmais jautājums ir, tad cilvēki tad tevi uzskata par kristieti. Jautājums, vai tu esi kristietis? Es noteikti esmu cilvēks, kas tic Dievam un dara visu, kas manos cilvēku spēkos, lai šo ticību vairotu, padziļinātu un kaut kādā veidā savu izpratni par to padarītu daudz niansētāku un bagātīgāku. Un tas ir process, ko var darīt bezgalīgi, bet tas ir kaut kas, kas man ir ļoti svarīgi. Un tāpēc, jā, es noteikti apliecinu to, ka es ticu Svētajai Trīsvienībai, Dievam Tēvam, Dievam Dēlam un Dievam Svētajam Garam. Un tas ir kaut kas tāds, kas man jau no bērnības ir bijis svarīgs. Es to esmu redzējis kā ļoti svarīgu lietu, kas maniem vecākiem ir būtiski, proti, apmeklēt baznīcu, apmeklēt dievkalpojumus katru svētdienu un pārdomāt un pārrunāt dažādus ticības jautājumus. Man pašam līdz ar to tā ticības dzīve ir sākusies jau neapzinātā vecumā faktiski. Ja. Un bērnībā, protams, ticības dzīve ir neapzināta, bet tomēr ļoti pamatīga, jo tā saistās ar kaut kādu ļoti fundamentālu esamības izjūtu katram cilvēkam, ja viņš iepazīst ticību jau bērnībā. Un svarīgi ir pēc tam, manuprāt, ļoti svarīgi šo ticību padziļināt un vairot savu izpratni par to, kam es ticu, kāpēc es ticu un kā savu ticību bagātināt un arī nosargāt pret dažādiem apkārtējās pasaules izaicinājumiem. Un tas ir process, ar ko mēs nodarbojamies pieauguši cilvēku vecumā. Un tas ir, kā jau es teicu, process, kas beigsies tikai līdz ar manas dzīves beigām. Jā. Labi, zini kā, tic visi cilvēki. Jā, pilnīgi piekrīt. Jā, jautājums. Tad jautājums laikam ir, kam tu tici? Tieši tā. Es esmu saticis cilvēks, kurš saka, ka viņi nekam netic. Nu, tā arī ir savu veidu ticība. Jā, un tieši tā, un es viņam vienmēr saku, ka tādā gadījumā tu tici ideoloģijai, kas tev saka, ka nekam nevajag ticēt. Nu, piemēram, ka Dieva nav. Jā, nu tieši tā. Jā. Tā, ka ticīgi cilvēki ir visi, jo ticēt ir cilvēka dabā. Tāpēc, manuprāt, svarīgs jautājums, tad svarīgi, kam tu tici? Kā jau es teicu, Svētā Trīsvienība un Kristus vēsts. Konkrēti manā gadījumā tā ir katoliskā ticība, katoliskā tradīcija, kurā es esmu uzaudzis un kuru es cenšos arvien vēl izprast arvien dziļāk. Jā. Par kristieti tu sevi nesauktu? Kāpēc ne? Protams, ka es esmu kristieti. Tu esi kristietis, jā? Loģiski. Skaidrs, tu esi tas taču ir loģiski. No labi. Pēc kā tu spried, ka tu esi kristietis? Es tev jautāju, jo es zinu, ka nekristīgā pasaulē tiešām daudz cilvēku sevi uzskata par kristiešiem. Ar visu to, ka viņi nav kristieši, ja mēs sekojam tam, ko saka Bībele, ko tad nozīmē kristietis. Jā, tāpēc es arī jautāju tev, tad kristietis. Tieši mūsu izvēles ikdienas dzīves situācijās nosaka un parāda visuzskatāmāk to, kam mēs patiesībā ticam. Un tiešām daudz cilvēku varbūt teikt, ka viņi ir kristieši vai tic Kristum, un viņi pat laikā reālās dzīves situācijās rīkojas tā, kā tas noteikti nebūtu Dievam tīkami. Tā, tas pastāv, šāda pretruna pastāv, un galu galā cilvēki ir nepilnīgas būtnes. Un mēs visi esam
grēkā krituši, tā teikt, no iedzimtā grēka. Un līdz ar to mēs nevaram pretendēt uz kaut kādu absolūtu pilnību, absolūtu integritāti. Mums vajag uz to tiekties, bez šaubām. Mums vajag censties veidot sevi pilnīgākus, bet mēs to nekad nevaram pilnībā izdarīt. Un noteikti ne paši saviem spēkiem, jebkurā gadījumā. Tur noteikti ir jānāk Dievam ar viņa apredzību, ar viņa kaut kādu žēlastību, jāiejaucas mūsu dzīvē un jānorāda uz sev tīkamākiem ceļiem. Tā kā mana ikdienas dzīve, lielākoties, protams, pie klavierēm, manā ģimenes lokā, dažkārt publiskajā pasaulē, tā kā piemēram. Slāva Dievam! Jā, un tas jebkurā gadījumā saistās ar kaut kādām nemitīgām izvēlēm. Nemitīgas izvēles, saskaroties ar saviem līdzcilvēkiem, saskaroties ar mūziku, kas man ir jāinterpretē un jāceļ ārā no gadsimtiem, vai saskaroties ar to, ka man pašam ir jārada mūzika. Man ir nemitīgi tomēr jāpadomā par to, kas ir tā visa kaut kāds galvenais pamatmērķis, kas ir tā visa galvenais pamat uzdevums. Kāpēc tas viss ir un kāda ir tam jēga. Sev nodefinējot to, ka šī jēga ir kaut kāda tieksme uz absolūtu labo, patieso un skaisto, tiecību uz to, kuru es nekad nesasniegšu tik un tā. Es arī virzos pa šo ceļu, un es ticu, ka tad tas ceļš var būt Dievam tīkamāks nekā tad, ja es, sekošu vienkārši kaut kādām savām mirkļu iegribām vai laizīšu savas traumas un brūces un mēģināšu tās pasludināt par normu un tam līdzīgi. Tā ka tas viss ir atkarīgs no tā, kā mēs tiešām rīkojamies ikdienas situācijās, jo ticībai jēga ir tad, ja tā tiek iemiesota darbos, tāpat kā vārds, ja, ka pats Dievs iemiesojās šeit, cilvēku vidū, kļūdams par Kristu, par Jēzu Kristu, un atklāja sevi šādā te veidolā. Mums bija tolaik cilvēcei bija iespēja to iepazīt Dieva vaigu šādā veidā. Tāpat arī Dieva vēstī mūsu ikdienas dzīvē ir jāiemiesojas konkrētos darbos. Dzīvot Dievam tīkamu dzīvi. Kā man zināt, kas Dievam ir tīkams? Labs jautājums. Bieži vien cilvēki saka, kā tad es varu zināt, kas ir patiesība? Kas ir šis ceļš? Jā, tiešām kā? Tieši tā, patiesība, cik tālu cilvēkiem tā ir nepieciešama, ir jau atklāta mums cauri, kā tam es ticu, svētajiem rakstiem un baznīcas tradīcijai. Tā ir dievišķā atklāsme, kas ir parādīta mums, tā teikt, no malas. Jā. Tas nav nekas tāds, ko mēs varam paši izdomāt, tas nav nekas tāds, līdz kam mēs paši varam aizdomāties. Tas ir kaut kas, ko Dievs atklāja mums. Tad, ko tu teiktu nekristietim, kur viņam meklēt šo te patiesību, šo te Dieva gribu? Dieva griba, kur viņam doties, kur viņam to meklēt? Tieši tā, kur viņam to meklēt. Es viņam teiktu doties uz baznīcu, lasīt svētos rakstus, interesēties Bībeli. Par baznīcas tradīciju. Jā. Jebkurā gadījumā par to domāt un izvērtēt pirmkārt pašam savas izvēles ikdienā. Jā, tas ir ļoti būtiski. Sevi izvērtēt uz šī te atklāsmes fona, jo atklāsmi es atzīstu par absolūtu patiesību. Ja? Līdz ar to man atliek vien samērīt to, cik lielā vai mazā mērā es vispār darbojos šajā pasaulē daudz maz Dievam tīkami attiecībā no tā, ko viņš pats mums ir vēlējis. Un viņš mums pats savā atklāsmē runājis gana skaidri, es teiktu, ka ļoti, ļoti skaidri. Un mums bieži vien patīk šo atklāsmi kaut kādā veidā sarežģīt ar dažādām tīri cilvēciskām un līdz ar to cilvēciskā nepilnīguma pilnām interpretācijām. Bet pati atklāsme, es domāju, ir pietiekami skaidra, lai mēs saprastu, kas ir patiesība un kas ir šis ceļš, pa kuru doties pretī Dievam. Labi, un kā tu esi sapratis, kas ir Kristus vēsts, kas ir tā labā ziņa, kas tad ir šis te Bībeles evaņģēlijs? Kā jau mēs to saprotam, Dievs ir mīlestība. Jā? Tas ir teikts evaņģēlijā bez šaubām. Taču šo vārdu mīlestība bieži vien dažādos kontekstos mēs šajā pasaulē mēdzam valkāt nelietīgi. Pārprast, jā. Un stipri pārprast, tieši tā. Tāpēc vispirms ir tomēr svarīgi saprast, kas ir mīlestība. Jā? Mīlestība ir vēlme darīt otram labu. Tātad tas, ka tu vēli otram tikai un vienīgi labu. Tas nozīmē, Kristus mūs, ir glābis no mūžīgās pazušanas ar savu upuri, vēlēdams mums labu. Jā. Tā ir gatavība upurēt sevi un savas iegribas otra cilvēka labā.
Dieva goda vārdā. Ja? Tātad Dievam par godu. Jā, tā ir vēlme kaut kādā veidā sevi mazināt Dieva priekšā un ieraudzīt to, kas ir nepieciešams otram cilvēkam, lai darītu viņam labu. Tas nevienmēr būs kaut kas tāds, kas šim otram cilvēkam ir patīkams, vai kas viņam lauda pa spalvu. Jā, vēlot otram labu, dažkārt mēs varam arī kļūt diezgan skarbi, bet tā pamatmotivācija jebkurā gadījumā ir tā, ka mēs vēlam labu otram cilvēkam. Tā ir tā mīlestība, lūk, un viss evaņģēlijs uz to balstās, kā dzīvot Dievam tīkamu dzīvi, vēlot apkārtējai pasaulē labu. Kā tavuprāt, vai visiem cilvēkiem būtu jābūt kristiešiem? Tavuprāt. Es varu lūgt Dievu, un to es arī daru katru dienu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku par tādiem kļūst, jā, bez šaubām. Slavu Dievam! Slavu Dievam par tevi un par tavām lūkšanām. Klau, vai tu varētu pateikt, nekristiešiem, es pieļauju, ka šo skatīsies arī nekristīgi cilvēki, ja? Vai tu vari pateikt viņiem kaut kādu iemeslu, kāpēc viņam kļūt par kristieti? Jo es pieļauju, ka viņš varbūt uzskata, ka viņš tāpat labi dzīvo un neko sliktu nedara un tur nezog, varbūt arī nemelo un tā. Kāpēc viņam kļūt tieši par kristieti? Kāpēc viņam iet uz baznīcu? Vai tu daudz pazīsti tādus cilvēkus, kas ir pilnībā apmierināti ar savu dzīvi? Nē, ne par to, ka apmierināti ar savu dzīvi. Viņi tiešām jūtas es daudzus tiešām, lai neteiktu visi, uzskata, ka viņi nav slikti cilvēki. Bez šaubām, jā. Jā, tur, zini, viens tur dara varbūt sliktāk, un tas tur zog vairāk, bet es tā nedaru. Un attiecīgi cilvēks pēc cilvēciskas tādas mērauklas, jā, viņš diezgan viegli sev var ielikt tādā, ka viņš jau nav slikts cilvēks. Un viņš neredz tādu īpašu iemeslu, kāpēc viņam kļūt par kristieti, kādā sakarā. Jā, bet īsti laimīgs viņš varbūt tomēr nejūtas. Viņš it kā domā, es esmu tāds foršs cilvēks, bet kā tā dzīve, tāda ļauna pret mani. Bet tavuprāt, varbūt caur to kristietību var nonākt pie laimības, pie laimes. Citēšu Svēto Augustīnu, kurš ir teicis, ka mūsu sirdis ir nemierīgas, līdz tās atrod mieru Dievā. Nemierīga sirds nevar būt laimīga. Tad no tā, ko tu saki, es saprotu, ka cilvēks var iegūt sirds mieru. Kas ir vēl laimes pamatā, protams, jā. Nākot pie kristietības. Jā. Bet ja viņš varbūt kaut ko tam līdzīgi, viņš nezina, kāds viņam ir pastāstījis, ka arī pie Allaha vēršoties caur kabalu un vēl tam līdzīgām visādām reliģijām, viņš arī dabūs to mieru. Budisti tiecās pēc miera. Tā, viņi var tiekties. Kāpēc tieši uz kristietību vajadzētu? Pēc augļiem mums būs atpazīt šos ceļus, dažādos ceļus. Amen. Šie ceļi ir dažādi un ir daudzas reliģijas šajā pasaulē, bez šaubām. Tie ir tie cilvēka ceļi pie Dieva. Labi, un tu saki pēc augļiem. Jā, tieši tā, pēc augļiem. Jo kas ir šie augļi? Kristietība, kā es to saprotu, ir Dieva vienīgais ceļš pie cilvēkiem. Un kristietības augļi, ko tie izaudzē cilvēkam, ir tādi, kurus es novēlu izbaudīt tik vienam. Es tev tā kā, man liekas, arī absolūti piekrītu, bet zini kā, es atkal tā kā no nekristiešu puses tev teikšu, bet zini, es tur redzu arī, piemēram, krustnešus te visā. Jā, un vēl visādas lietas, jā, par kurām man pat negribētos runāt. Un tad jautājums, nezinu, piemēram, par tiem pašiem krustnešiem, tavuprāt, tie bija kristieši? Jā. Krustneši. Jā, manuprāt, tie bija kristieši. Bet ja viņi ir Jēzus sekotāji, Jēzus mācekļi, tad kāpēc viņi ar zobenu gāja un tik nežēlīgi? Padomāsim, kā būtu dzīvot pasaulē, kurā valda apkārt barbarisms, ja? Kurā tu nespēji aizsargāt ne sevi, ne savus tuviniekus, ne savu ģimeni. Bet tāda jau arī ir pasaule. Tieši tā, tāda ir pasaule bez kristīgās baznīcas, bez dievišķās kārtības. Šo kārtību mēs nevaram pilnībā ieviest. Mēs nevaram pretendēt uz to, ka mēs kā cilvēki visā pilnībā ieviesīsim paradīzi šeit uz zemes virsmas. Protams, ka mēs to nevaram pretendēt. Taču situācijā, kad mēs sastopamies ar absolūtu tumsonību, kas tev
uzbrūk un laupa tev iespēju vispār dzīvot, tev un taviem tuviniekiem. Tādā situācijā nāk cilvēks kāds, jā, vai cilvēku kopa, jā, kā krustneši nāk, ar savu kaut kādu, jā, ļoti nepilnīgu, ļoti pasaulīgu no vienas puses, jā, tomēr kaut kādu kārtības vīziju. Un bez tās kristīgā baznīca un kristīgā kultūra, rietumu kultūra kā tāda, diez vai būtu varējusi uzplaukt un izdzīvot vispār. Galu galā rietumu civilizācija, tai skaitā zinātne, tanī laikā šajos tā saucamajos tumšajos viduslaikos sāk attīstīties. Un tas notika kur? Tas notika klosteros, tas notika šajos Kristus bruņinieku lielajos cietokšņos. Ja? Mums ļoti izteikti marksistisks vēstures kontekstā ļoti patīk nosodīt viduslaikus, nosodīt krustnešus un tam līdzīgi, nosodīt katolisko tradīciju, baznīcas to laiku un tam līdzīgi. Bet mēs piemirstam par to, ka galu galā arī Latvijas kontekstā tāda latviešu kultūra, latviešu nācija, latviešu valoda kā tāda nebūtu varējusi šeit uzplaukt, nebūtu varējusi nostiprināties, ņemot vērā spiedienu no austrumiem. Ja šeit nebūtu izveidojies tas Livonijas mūris, kas te bija 300 gadus, viduslaikos. Tā ka es neteiktu skatīties uz krustnešiem kā uz kaut ko viennozīmīgi ļaunu. Tas ir tas, ko es ierosinātu. Nedarītu tā vietā tomēr padomāt par to, kā, lai cik nepilnīgi, lai cik dažkārt, protams, brutāli un asiņaini tas viss notika, taču, ko tas galu galā Eiropas kultūrai un Latvijas kultūrai kontekstā ir devis un kādā veidā tas tomēr baznīcas vēsti cauri gadsimtiem ir nesis tālu. Šobrīd tā baznīcas vēsts ir daudz vājāk dzirdama visā pasaulē nekā tajos laikos. Klau, vai tu varētu, piemēram, izstāstīt kādu piemēru, tādu sadzīvisku piemēru, kā atšķirās tava ikdiena? Tie ir tāda pavisam praktiska mūsdienīga ikdiena, kā viņa atšķirās no tev kā kristietim, kā viņa atšķirās no nekristieša dzīves. Kāda tur ir tā atšķirība? Man nāk prātā pavisam vienkārši, kaut vai tiek, iepirkšanās lielveikalā. Pavisam sadzīviska situācija. Kā tu, kā kristietis, kā tu atšķiries no nekristieša? Piemēram, šādā vidē. Iepērkoties lielveikalā? Jā. Vai braucot ar mašīnu, ejot pa ielu, no rīta pamostoties. Kāda ir atšķirība? Visticamāk, ka nekāda. Šīs nav lietas, pēc kurām mēs varam... Man vajag atšķirību. Jā, es saprotu, bet šīs ir ļoti piezemētas lietas. Iepērkoties lielveikalā, es skatos, vai tas, ko es pērku, ir daudz maz veselīgs man un manai ģimenei. Jā, es līdz ar to vairāk piedomāju varbūt par to, ka Dievs galu galā man ir uzticējis šo ķermeni, kurā es dzīvoju, un mans uzdevums ir... Bet nē, es tieši arī ļoti piedomāju. Tieši tā, tāpēc... Jā, bet tas, ko es meklēju, ko es gribu cilvēkam parādīt, kāda ir atšķirība? Kristietis un nekristietis, ikdiena, praktiska ikdiena. Praktiska ikdiena sastāv no daudziem sīkumiem, un, protams, kādas izvēles mēs izdarām, kā jūs teicu, šajā praktiskajā ikdienā, raksturot to, kā mēs ticam. Nosauc kaut kādu izvēli. Bet, es pabeigšu teikumu. Bet tāpat laikā mums ir jāsaprot, ka šie praktiskie sīkumi nav visa mērķis, tie nav visa gala rezultāts, kaut kāds gala atskaites punkts. Jā, daudz svarīgāk ir tas, ko mēs liekam pāri šiem sīkumiem. Manā ikdienā neatņemama ikdienas sastāvdaļa, piemēram, ir lūkšanas, laiks lūkšanā, jā, ko cilvēks, kas netic Dievam, nedara. Veikalā ejot, tu nelūdzi? Kāpēc man jāiet veikalā ejot? Es veikalā neko nepielūdzu. Nē, es nedomāju pielūgt veikalā, bet... labi, skaidrs, man ir noteikts laiks pa dienu, piemēram, kad es veltu šo laiku lūkšanām. Tas ir daudz būtiskāk. Man ir ļoti svarīgi katru dienu apdomāt kaut kādas ticības patiesības, kaut kas, ko es esmu lasījis par ticību, vai kaut kas, ko es esmu lasījis svētajos rakstos. Kaut kas tāds, ko es vēlos apdomāt un saprast labāk. Jā, tas ir kaut kāds konkrēts laiks un konkrēta enerģija, ko es veltu šīm lietām, kas ir pāri ikdienas sīkumiem. Un tad tie ikdienas sīkumi nostāsies savās vietās. Kā te ir, es redzu, kā reiz
citāts, jā. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Nu, lūk, es cenšos to prātu virzīt uz to, lūk, jā, bet paņemsim šo pašu rakstvietu, te pašā lielveikalā, kas ir zemes lieta, kas ir normāli, tev ir jānopērk pārtika un tam līdzīgi. Kā tu šai veikalā, piemēram, tavuprāt, kā tu varētu vērst savas domas uz augšu? Šādā situācijā vienkārši lielveikalā. Es iedošu kaut kādu piemēru no savas dzīves, no savas pieredzes, kad es pieļauju, ka nekristieši tā varbūt nedara. Es nezinu, es vienkārši nezinu par tiem cilvēkiem, bet es, piemēram, ja es ņemu olas iepakojumā, es viņu nevaru vaļā un nepētu katru olu, vai tur kāda nav saplīsus gadījumā, Ko es daru? Es palūdzu Dievam, Dievs lūdzu, dod, lai man tās olas viss ir vesels un viņas ir svaigas. Tas ir tas, kā es rīkojos, teiksim, pērkot olas veikalā. Pilnīgi. Tas ir tas, ko es no tevis gaidu, kaut kādu varbūt var pateikt praktisku atšķirību. Tas ir tas, ko es nedaru. Tas, ko nedaru. Es Dievu nekad negribu apgrūtināt ar šādiem sīkumiem. Godīgi sakot, pēdējos gados es esmu pārstājis vispār kaut ko lūgt par sevi, kaut ko tādu, ko man gribās. Tā vietā es lūdzu, skaitu lūgšanas, kas ir jau gadsimtiem ilgi pazīstams kristiešu vidē, un mēģinu tās izprast, mēģinu tajās ieklausīties. Caur šīm lūgšanām, kas ir tik daudz gadsimtus, tik daudz kristiešu jau lūgtas, es cenšos saprast, ko Dievs vēlas manā dzīvē, un es cenšos saprast, kā es varu labāk Dievam sekot. Un es stiprinu sevi šo apņēmību sekot Dievam. Nevis viņu apgrūtināt ar kaut kādām savām ikdienas vajadzībām. Es to vairs nedaru, jā. Tu pieļauj, ka tu varano Dievu varētu arī apgrūtināt? Es pieļauju, ka varenais Dievs vienkārši nav pelnījis lūgšanas par olu, jā. Tavuprāt. Jā, manuprāt, es esmu nonācis līdz tam. Bībelē rakstīts, lūdziet tik mirkli. Tieši tā, bet kā jau es teicu, mēs varam ik mirkli skaitīt. Tur nav teikts, pa olām gan nelūdziet. Jā, par olām, tur nav rakstīts, ka jālūdz par sīkumiem. Tur ir rakstīts, lūdziet ik mirkli, un tur es pilnīgi piekrītu, ka mums ir nemitīgi ik mirkli gan jāgremdējas lūgšanās, gan jāgremdējas, kā es to saucu, kontemplācijā. Kontemplācija ir kaut kāda pārdomu pilna vērošana attiecībā uz kaut kādu atklāsmu. Lūgšanas arī savā veidā ir atklāsme. Jā, tā ir daļa no kristīgās tradīcijas. Lūk, es kontemplēju par šīm lūgšanām. Ne ik mirkli, protams, es esmu ļoti tālu no tā, bet tas ir tas, ko es vēlētos. Labi. Kristus runā par to, ka ir jānes savus krusts, jo tu nenes krustu, tu nevari būt viņa sekotājs. Kā es saprotu, tu nevari būt arī kristietis, jā. Tad jautājums, kas tad ir tavs krusts? Kas tavā gadījumā ir tavs krusts? Kas nes krustu? Krustneši, vai ne? Krustnesis, jā. Labi, kas ir tavs tieši tā, jo krusts ir upuris. Un ik viens īstens, tādā absolūtā teorētiskā līmenī runājot, ik viens krustnesis ir cilvēks, kas ir gatavs upurēt sevi patiesības, tātad Dieva vārdā. Ja? Kurš netrīc un nedrab par savu dzīvību. Tavuprāt, jā. Tieši tā. Tas ir tas, kā tam vajadzētu būt. Kā tas izdodas ar katram konkrētajam krustnesim, tas ir cits jautājums. Bet krustnesis ir tas, kurš ir gatavs upurēt sevi Dieva patiesības vārdā. Ja? Kuram sava fiziskā eksistence nav augstākā vērtība. Tu vari izstāstīt savu kaut kādu personisku pieredzi, kā tu nes savu upuri kādā sadzīviskā situācijā? Es dzīvoju salīdzinoši ļoti mierīgu dzīvi, līdz ar to man šādi ekstrēmi upuri nav. Ar bērniem tev nākās upuri nes? Nē, es to nekad negribētu saukt par upuri. Labi, kas ir tavs upuri? Jo es tik ļoti mīlu savus bērnus, ka, protams, es esmu gatavs jebkurā brīdī savu dzīvību upurēt viņu labā. Par to es nešaubītos, nemirkli. Tāpat kā es nešaubītos upurēt savu dzīvību par savu sievu, par saviem vecākiem, par saviem tuvākiem cilvēkiem. Nekad, ja? Tas ir tas, ko es esmu gatavs darīt. Man tas nav bijis jādara. Labi, tad kas ir tavs upuris? Tad līdz ar to mans upuris ir pirmkārt mana laika un manu domu un manas enerģijas upurēšana Dievam par godu. Ja? Tie ir svētās misas upuris, piemēram. Ja? Mēs katru nedēļu apmeklējam svēto misi baznīcā. Ja? Laiks, ko mēs veltam lūkšanām, laiks, ko mēs veltam, piemēram, gavēnim un tam līdzīgas lietas. Ja? Šie visi ir upuri. Ja? Tas viss ir kaut kas tāds, kas nav
aizraujošs vai patīkams nekādā gadījumā. Ja? Tas ir kaut kas, kas prasa piepūli. Un upuris faktiski var būt jebkas, kas prasa gan fizisku, gan intelektuālu, gan garīgu piepūli. Noklausīties Brucknera simfoniju, kas ilgst stundu, jā, vai vairāk, arī ir savā veidā upuris. Tas ir upuris, jā. Tas arī ir upuris, un Antons Bruckners bija ļoti, ļoti ticīgs cilvēks. Ļoti, ļoti. Jā, un, teiksim, arī viņa mūzika ir pilna tiešām ar tādu ticības apliecinājumu Dievam. Un kaut ko tādu noklausīties arī nav viegli. Ja? Pat man kā mūziķiem tas nav viegli, bet tas ir kaut kas tāds, kas bagātina tevi. Jo upura rezultātā tu it kā atsakies no kaut kā, bet līdz ar to tu sevi bagātini ar kaut ko ļoti vērtīgu, ko tu vari iegūt tikai Dieva žēlstības veidā. Kā tu redzīji šo te raksturvietu, ko Jēzus saka, mīli savu ienaidnieku un dari labu tiem, kas tev vajā, svētītos? Kā tu šo redzi praktiskā kaut kādā tādā? Tā ir viena no vispārprastākajām raksturvietām manā skatījumā. Jā, jo mīlēt savu ienaidnieku ir ļoti, ļoti svarīgi. Kā jau es teicu, mīlēt nozīmē vēlēt labu viņam. Ja? Mēs vēlamies, lai šis mūsu ienaidnieks kļūst labs. Mēs nevēlamies vienkārši viņu iznīcināt. Nē, mūsu lielākās ilgas ir, lai viņš nebūtu ļauns. Ja? Un nevis ļauns pret mums, bet ļauns attiecībā pret to, kas ir patiesība un kas ir Dievs. Tā tam vajadzētu būt. Un tad līdz ar to mums pie viņa ir jāvēršas, vēlot viņam labu. Mums ir noteikti bez bailēm jāstāsta viņam par to, kā vajadzētu lietām būt un kas ir patiesība un kā pie tās nonākt. Jā. Viņš ir jāvedina uz to. Nevis tāpēc, ka mēs būtu patiesība vai mēs būtu patiesības autori, bet tāpēc, ka patiesība ir Dievs un mums būtu jāpalīdz viņam uz šo Dievu skatīties. Un tad, ja viņš par atbildi mums vienkārši paņem zobenu un metas virsū, jā, tad mūsu uzdevums, protams, ir aizstāvēties. Šeit mēs atgriežamies atkal pie krustnešiem un barbarismiem. Taču pamat motivācija, kāpēc mēs vispār ar viņu, kā mēs pie viņa vēršamies, ir vēlot labu viņam. Un labu vēlēt nozīmē lūdzu. Paskaties uz augšu, paskaties. Nu labi, bet ja es tev metos virsū ar zobenu, tad es esmu tavs ienaidnieks, lai kāds tur būtu iemesls, jā. Un tad jautājums, kā tu rīkosies? Es aizstāvēšos. Ir teikts arī, ka zobenu cels no zobena kritīs. Interesanti, kurā vietā tas ir, jo es pārlasīju. Ja tev interesēs, tev precīzi. Es pārlasīju evaņģēliju vairākas reizes, un tajā tulkojumā, ko es lasīju, tur tas nebija, bet varbūt tas ir atkarīgs no tas ir tur, kur nāca apcietināt Jēzu. Es zinu, jā. Bet jebkurā gadījumā neaizstāvēt sevi mums Dievs nav vēlējis nekādā gadījumā, un neaizstāvēt savus tuviniekus netik. Tas nav rakstīts Bībelē, ka sevi ir jāaizstāv. Tas savukārt tas, ko es neesmu tur atradis. Bet labi, mēs stāst par to, es tev jautāju, kā tu saproti. Vai tu neaizstāvēsi savus bērnus? Ko tad? Savus bērnus tu neaizstāvēsi, ja viņam uzbruks kāds? Jā, un man liels, milzīgs jautājums, kā es to darīšu? Ir tikai viens veids, novērst briesmas. Ja es stāvu virtuvē ar sviestanāzi, un man virtuvē ielaužās 10 bruņoti vīri. Ļoti slikti. Man liels jautājums, ko es darīšu? Preizāk, man nav jautājums, es zinu, ko es darīšu. Tieši tā, ko tu darīsi? Ko es darīšu? Es mestīšos ceļos, lūkšu Dievu, gan par viņiem, gan par savu ģimeni. Par tiem, kas uzbrūk. Tikmēr tavu acu priekšā viņi nogalinās visu tavu ģimeni, un tad pirms viņi tev pārgriezīs rīkli, viņi teiks, pasveicina to Dievu no manis, kad es neticu. Tā kā tu saki, protams, es varu ņemt savu sviestanazīti un mesties viņiem virsū. Bruņu vēsties bruņotiem vīriem. Ir situācijas, kurās mēs vienkārši nevaram pretoties. Jā, bet mums ir jādara viss iespējamais, lai sagatavotos šādām situācijām, lai būtu pēc iespējas sagatavotāki. Man jāiet uz sporta zāli un jāmācās šaukt tam līdzīgi. Droši vien, jā, jo mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir pilns ar neticīgiem cilvēkiem, kurā ir pilns ar cilvēkiem, kuri nebaidoties nemirkli un nešauboties nemirkli, būs gatavi tev nodarīt vislielāko ļaunumu šajā pasaulē. Jā. Lūgt par viņiem katru dienu ir ļoti, ļoti svarīgi. Taču situācijā, kad viņi tev uzbrūk, situācijā, kad Krievija uzbrūk Ukrainai, neviens nešaubās, ka Ukraiņiem ir jāizstāvās, vai ne? Es šaubos. Tu šaubies? Ja tu man prasi. Ja Krievija uzbruktu Latvijai, tu šaubītos, ka tev būtu jāizstāvās? Jā. Tu šaubītos? Jā. Redzi, ja katrā ziņā, ja manā mājā ienāktu Krievu karavīrs un uzbruktu manai ģimenei,
tad es nešaubītos. Tāpēc es tev teicu, ja, ka man liels jautājums, kā es to darīšu. Jo es zinu, ka es ar sviestanāzi es neaizstāvēšu savu ģimeni, savu valsti. Un tad man joprojām jautājums, kā es to darīšu. Tev ir jābūt plānam. Nē, vecīt, es metīšos ceļos un lūkšu. Man nav cita plāna un citu variantu. Ceļos un lūgt vajag katru dienu. Par to es pilnīgi esmu viensprātis. Bet vajag parūpēties arī par vispārējo. Cik tas ir tavos spēkos? Jā, manos spēkos sviestanāzītis. Arī vienkārši, ka tur neizvilks maču. Man vienkārši atliks tikai vienīgi. Tas ir tā kā lidmašīna, ka notrīc gaisā. Tur pēkšņi viss tverās pēc Dieva. Nevis tur. Nu labi, kā tu domā, nekristietis var mīlēt savu ienaidnieku? Nē, es domāju. Nevar, jā. Ne. Un kāpēc? Kāpēc nevar? Tāpēc, ka, kā jūs teicat, mīlēt nozīmē vēlēt otram labu. Bet, kas ir šis atskaites? Nekristieši vēl otram labu, taču arī. Paga. Kas ir šis atskaites punkts? Kas ir šī mēraukla, kas pasaka mums, kas ir labs? Subjektīvās sajūtas, demokrātisks lēmums. Kas tad pasaka, kas ir labs? Absolūtā patiesība, absolūtais labais. Var būt tikai un vienīgi Dievs. Tikai tas, kas ir pāri visiem cilvēkiem, kas nav cilvēkā iekšā, ja? Kas nav cilvēku kopas nolēmts, ja? Bet kas ir pāri tam visam. Un tas var būt tikai un vienīgi kāds, kas ir virs visas cilvēces, un tas var būt tikai Dievs. Un tas ir vienīgais atskaites punkts, kas ir labs. Līdz ar to tu nespēji. Tu faktiski, teorētiski nemaz, tu nevari darīt labu, ja tu neatzīsti objektīvu, ārpus cilvēku pastāvošu labuma kritēriju. Bet nekristiešiem arī ir visādi savi dievi. Savi, tieši tā, kas sakņojas nepilnīgajā cilvēka dabā. Jā, bet viņi ar tur, viņi tas nav pāri cilvēkam mīlestība un tā. Jā, bet tas nav pāri cilvēkam esošs. Viņu izpratnē mīlestība ir tas, ko viņi tīri sentimentāli jūt viens pret otru. Labi, kā man zināt, kurš ir pareizais dievs, kurš ir tas īstais mīlestība? Ir tikai viens dievs. Amen. bet kā lai zina, ka tas ir tas manā sapratnē bibliskais dievs? Jā. Atklāsme. Kur es viņu dabūšu to atklāsmi? Nu, kā man viņu... Paņem no grāmatas plaukta. Katrā viesnīcā plaukti. Tu runā par Bībeli? Protams. Tas man patīk. Nē, Kā tad caur Bībeli var dabūt šo atklāsmi, kurš ir īstais un vienīgais dievs? Loģiski, protams. Es ceru, ka tu teiksi jā. Es nezinu, tas ir tāds jautājums. Nē, kā? Nē, Bībele ir jā. Jautājums tev ir, kā es tev jautāju, kā nekristietis. Tāpēc, ka ir daudz dievi, daudz grāmatas, daudz visādas tur protams, informācijas. Protams, svētie raksti. Es kā to ticīgs cilvēks tieši tāpat uzskatu, ka arī baznīcas tradīcija ir tāda pati dievišķa atklāsme kā Bībele. Jā, jo galu galā kristietības pirmajos gadsimtos Bībele vēl nebija noformēta, neakceptēta, vispār pat sarakstīta pirmajā brīdī jau. Un tomēr, kristieši bija, un viņi ticēja. Kam tad viņi ticēja? Viņi ticēja tā laika vienotās baznīcas, jeb grieķu valodā katoliskās baznīcas, universālās baznīcas. Tradīcijai, jā, tā bija tradīcija kaut kādos pirmajos gadsimtos, no kuras tad izauga tas, ko mēs šobrīd saprotam kā Bībele. Un es pie šīs tradīcijas, pie Bībeles turos. Jā. Tas ir tas mans atslēgas punkts. Tu lasi arī ikdienā Bībeli? Protams. Kā katru dienu? Protams, kaut kādas vismaz rakstu vietas. Jā, es nedomāju, visu tur Bībeli, jā. Labi. Tu vari padalīties ar kādu savu pēdējo atziņu, kādu atklāsmi no svētajiem rakstiem? Ļoti daudz. Katru dienu pa kādai atklāsmei. Bet tas ir forši. Katru dienu pa kādai atklāsmei. Jo Bībelē rakstīts, man tauta iet bojā atziņas trūkuma dēļ. Ja tu saki, tev ir kāda atziņa, tad tas, man liekas, ļoti veselīgi. Tā es saprotu. Atziņas ir tomēr, lai cik vērtīgas tās var būt tikai mūsu atziņas, kas ir subjektīvas. Tas ir tas mūsu ceļš, mūsu tiekšanās. Labi, tas ir tava atziņa caur rakstiem, vai tu vari padalīties ar savu atziņu? Jā, es, piemēram, katru dienu, ne tikai vienkārši noskaitu tēvreizi, piemēram, ja, bet es par katru šīs tēvreizes teikuma daļu domāju.
Es vienkārši pārdomāju, ko tā man nozīmē, ko tā man kāda nāk tev, kādu es saņēmu atziņu. Un šī atziņa vai, to atziņa ir ļoti daudz bez šaubām, bet to atziņa pēdējo, kas tev tāda spilgtākā kaut kāda nāk prātā no Bībeles. Viena no būtiskākajām pēdējā laika atziņām, domājot tieši par tēvreizes tekstu, ir tas, ka mēs lūdzam, lai nāk tava valstība. Mums ir jāsaprot, ka to debesu valstību šeit mēs nevaram ieviest paši saviem spēkiem. Mēs nevaram kaut kādu utopisku sabiedrību, utopisku pasauli šeit izveidot paši saviem spēkiem, tikai balstoties uz savu atziņu, uz savu domāšanu. Ir bijušas ideoloģijas, un tādas vēl aizvien ir šai pasaulē, kuras uz to pretendē, un tās ir atstājušas tādas asiņu jūras, ar kurām nevar konkurēt nekas cits. Līdz ar to mēs faktiski kā kristieši, skaitot tēvreizi, lūdzamies par to, lai pienāk šis te pasaules gals. Jo kas tad ir debesu valstības nākšana? Tas ir tas pasaules gals, ko jāņem klāsmas grāmatā. Mēs varam lasīt. Mēs lūdzam, lai šai te grēcīgajai, nepilnīgajai pasaulē pienāk gals caur otrreizējo Kristus atnākšanu. Kad viņš mums atnestu debesu valstību. Tas ir viņš, kurš var mums atnest šo debesu valstību. Mēs paši to nevaram izveidot. Lūk, un tad es tā domāju, man kā mazam bērnam, piemēram, lasot par kaut kādiem tur Nostradamus pareģojumiem, kad tur būs tas pasaules gals, man palika bail. Es atceros, tā lasīju, es domāju, šausmas, un tad būs tādas briesmas un šausmas un sērgas un sprādzieni un kas tik vēl viss no sliktākajiem Holivudas filmām, ko saskatās nabaga bērns. Un es domāju, tas gan būs briesmīgi, es ceru, ka es to nekad nepiedzīvošu. Un domājot par tēvreizes tekstu, man izpratne par pasaules galu mainījās pilnīgi diametrāli pretējo pusi. Proti to, ka mēs kā kristieši ilgojamies. Mums ir jāilgojas pēc pasaules gala, kas ir Kristus atnākšana. Pasaules gals Bībelē ir aprakstīts kā kaut kas visšausmīgākais, kas ir bijis pasaules vēsturē. Kādas šausmas nav bijušas līdz šim. Pirms pasaules gala, jo viss, kas notiek, tas ir liels sots, tas ir pašu cilvēku tā teikt, realizēts un organizēts vaiprāts, kas te notiek, un daudz kas no tā jau ir mums visapkārt. Es domāju, vai ir iespējams no tā glābties? No šī te pasaules gala posta? No pasaules gala posta nav iespējams glābties, bet ir iespējams glābties no kaut kā daudz briesmīgāk, no mūžīgās pazušanas ellē, no mūžīgajām dvēseles ciešanām. Jo atcerēsimies, ka mums katram ir dvēsele, un šī dvēsele ir mūžīga, tā ir nemirstīga. Šausmīgākais, kas var notikt, ir nonākt šajā stāvoklī, šajā ellē, kurā ciešanas par mūsu pašu grēkiem ir bezgalīgas. Jo no savas dvēseles tu nevar aizbēgt. Tu var aizbēgt no savas miesas, bet ne no savas dvēseles. Bet runājot par ticīgajiem, to, kas rakstīts ir Bībelē, kad ticīgiem mirst 1000 pa vienu roku, 1000 pa otru roku. Tieši tā, viņi mirst fiziski, viņu miesa mirst, mēs visi mirsim. Jā, bet par uz ko es vedinu par to, kurš tad var glābties no šī pasaules posta, Bībele saka, ka Dieva bērni, kristieši, ticīgie cilvēki tiks glābti no šīm te šausmām. Redz, kā ir. Kas ir šī pasaulīgo šausmu un pasaulīgā posta un ļaunuma galvenais mērķis, galvenā jēga? Tā ir mainīt tavu dvēseles stāvokli par labu ļaunumam. Ļaunums negrib tevi vienkārši iznīcināt. Ļaunums grib tevi pakļaut savā armijā. Viņš vēlas tevi redzēt, kā uz ceļiem nometušies ļaunumu priekšā, sātana priekšā. Tas ir viņa galvenais mērķis, un turoties pie Dieva un turoties pie ticības. Mēs varam tiešām būt glābti no šī te ārprātīgā ļaunuma, no tā, ka mēs padodamies ļaunumu priekšā, ka mēs metamies ceļos ļaunumu priekšā. Cerībā, ka varbūt ļaunums par mums apžēlosies. Ļaunums par mums tik un tā neapžēlosies. Kad pirmos kristiešus izbaroja lauvām Romas impērijā, tad viņi miesiski, protams, nomira, viņi tika sagremoti milzīgos žokļos. Un tomēr viņi līdz pēdējiem brīdim dziedāja savus dziesmas par godu Kristum, un viņi nepadevās šim ļaunumam, viņi nemetās Nērona priekšā ceļos. Tas ir tas, kas ir ļoti grūti, uz ko spējīgs ir tikai cilvēks, kas patiešām no visas sirds tic Dievam.
Nu, bet tu nedomā, ka cilvēks caur Kristu tiks glābts no pasaules posta? Kā jau es teicu, viņš tiek glābts no posta ietekmes uz viņa dvēseli. Mēs visi esam mirstīgi cilvēki, mēs visi mirsim. Par to es nešaubos ne brīdi. Es domāju, kurš par to šaubās, vai ne? Bībelē teikt, ka būs tāds laiks, kad cilvēks gribēdams nevarēs nomirt. Kad viņš būs... Tik šausmīgi būs. Ka nevarēs gribēdams nomirt. Nē, droši vien tās ir ciešanas, kaut kādas ciešanas. Bet klausies, es negribu tādās piedalīties. Ko man darīt? Protams, ka negribu. Bet... Ko man darīt? Es esmu nolemts viņām. Nē, esi tik vājš, ka tev būtu bail no šādām ciešanām. Tātad, Vēster, tas galvenais jautājums, es tev kā nekristietis jautāšu. Ja? Tad pieņemsim, ka es esmu dzirdējis par šīm te pasaules šausmām un kristiešu runāt par pasaules galu un visbeigt traki. Ja? Bet arī es kā nekristietis, ja būtu, ja, tad klaunu, bet es negribu piedzīvot šādas šausmas. Ja? Un tad man ir liels jautājums, ko man darīt? Viņas neizbēgami vienkārši nāks par mani. Tās šausmas neizbēgami nāk, un tās nāk visu laiku. Dažkārt pat nemanot tās. Bet man nav iespēja glābties. No pasaulīgām ciešanām un šausmām noteikti nav iespēja glābties. Nē. Un, tavuprāt. Nevis manuprāt, bet tas neesmu es, kas to saka. Pasaulīgās ciešanas bija kaut kas tāds, kas bija jāpiedzīvo pašam Dievam, Jēzus Kristus personā. Ja? Un viņu vajāja, un viņam darīja pāri. Šausmas tu piedzīvo neatkarīgi no tā, vai tu esi kristietis, vai tu neesi kristietis. Jā, mēs dzīvojam nepilnīgā pasaulē, mēs paši esam grēkā krituši, un līdz ar to mums ir šis te posta smagums jānes jebkurā gadījumā. Jā. Neviens nevar no tā izbēgt. Labi, un kur tad paliek tas glābiņš caur Jēzu? Glābiņš caur Jēzu, kā jau es teicu, ir dvēseles glābiņš. Jo pasaulīgās šausmas, kā jau es teicu, vēlas mainīt mūsu dvēseles stāvokli par labu ļaunumu. Glābiņš caur Jēzu ir tas, ka mēs varam tverties pie viņa un līdz ar to nekrist ļaunuma ceļos. Bet kāds tad ir šīs zemes glābiņš caur Jēzu? Jo Jēzus jau nerunā tikai par debesu valstību. Šeit uz šīs zemes mūsu ticība Jēzum ietekmē kaut kādas mūsu izvēles. Tas, kā mēs vēršamies pret otriem. Bet tas neietekmē manu glābšanos no pasaules posta. Šeit uz zemes. Šeit es citēšu Klaivu Staples Luisu, kurš ļoti, ļoti trāpīgi to ir pateicis. Un es to nepateikšu trāpīgāk, ka cilvēki pārāk daudz domā par to, kas notiks ar viņiem, nevis ko viņi darīs. Ciešanas vienmēr ir bijušas šajā pasaulē, ciešanas notiks ar mums, es to apsolu. Jautājums ir, kā mēs rīkosimies ar to saskaroties. Bet ko Bībele par to saka? Bībele nekad nav solījusi paradīzes zemes virsū un līdz ar to ciešanu neesamību šeit uz zemes. Nekad. Bet tad nav nekāda glābiņa. Tikai par no pasaulīgajām ciešanām noteikti ne. Jautājums ir, kā mēs šīs ciešanas, ko mēs ar šīm ciešanām darām? Kad mēs saskaramies ar ciešanām, kas tas ir? Vai mēs to veltam kā upuri Dievam par godu? Vai mēs vienkārši kurnam par to, ka mums ir ciešanas un vaidam? Bet ciešanu upuri nesa Kristus. Un arī mums katram jānes savs ciešanu upuris bez šaubām. Kas tad? Mēs neesam no tā pasargāti. Viņš ir aicinājis ņemt savu krustu un sekot viņam. Kas tad ir tas krusts tad galu galā? Jā, krusts ir kāds fizisks upuris. Nē, tas ir jebkāds upuris, fizisks, garīgs, jebkāds, protams. Katram savs, tu domā? Katram savs, protams, katram individuāli tas ir. Pasaulē ir grēks. Vai ir tā, ka ir cilvēki, kas grēko vairāk un ir cilvēki, kas grēko mazāk? Vai grēkam ir kaut kāds tāds iedalījums? Liels grēks un mazs grēks. Protams, ir grēkiem ir iedalījumi, ir nāvīgs grēks un ikdienišķs grēks. Baznīca par to daudz arī runā. Bet šeit es atkal atgādinātu, nekoncentrēties uz to, kā man grēkot mazāk, bet gan kā man mīlēt Dievu vairāk, kā man darīt labu vairāk. Un tad tas viss pārējais nostāsies savās vietās. Jā. Ne tik daudz vienkārši, kā man izvairīties no grēkošanas. Ja mēs tik daudz domājam par šo grēkošanu, mēs tam veltam ļoti daudz savas enerģijas un krītam grēka valgos ar vien dziļāk. Tavuprāt, par kristieti varētu kļūt jebkurš cilvēks? Atcerēsimies, ka pastāv tāds jēdziens kā liktenis. Liktenis nav tas, kas ar mums notiks. Liktenis ir tas, kādiem mums
Dievs ir paredzējis būt. Un no mums ir atkarīgs tas, cik tuvu vai tālu mēs pie šī mērķa pievirzāmies. Vai domā, ka kādam Dievs nav paredzējis būt par kristieti? Es domāju, ka pilnīgi visiem cilvēkiem Dievs ir paredzējis būt par kristiešiem. Un jautājums ir tikai, cik tālu mēs ļaujam tam notikt. Nu, bet tu domā, ka arī visnežēlīgākais slepkava var kļūt par kristieti? Nu, visnežēlīgākajam slepkavam vajadzētu kļūt par kristieti, jo ātrāk, jo labāk. Amen. Nu, labi. Bet tu esi saskāries ar kaut kādiem ar greiziem bībeles tulkojumiem? Es nezinu, cik greiziem. Es esmu saskāries ar dažādiem bībeles tulkojumiem. Ar dažādiem. Jā, tas gan, jo... Prātā kāds, ko tu varētu pateikt salīdzinoši, ka vienā tulkojumā ir tā un otrā ir tā, varbūt. Es tev negribu mocīt, vienkārši varbūt... Jā, piedod. Precīzi. Bet šobrīd pie tam precīzi nocitēt un salīdzināt tulkojumus. Es, protams, nevaru tā no galvas uzreiz. Bet es par to esmu daudz interesējies, jā, un tiešām, dažādos vēsturiski, dažādās valodās, dažādos laikmetos šī bībele ir tulkota atšķirīgi. Es pats personīgi, kā jau es teicu, man ļoti svarīgi un svēta ir tieši katoliskā baznīcas tradīcija, kas balstās latīņu valodā. Un, jā, latīņu, tāda izteikti skrupuloza un precīzi latīņu valodas tulkojumi manā skatījumā ir salīdzinoši uzticamāki. Sevišķi arī, teiksim, es pats nerunāju latīniski, bet es runāju spāniski, piemēram, un līdz ar to latīņu valodā es drusciņu varu ielauzīties un sekot līdz tam tekstam tādā mērā, lai pēc iespējas, autentiskāk saprastu to rakstīto, jā, tas gan. Labi, tu varētu cilvēkam ieteikt, kā viņam atrast īsto bībeli, īsto tulkojumu, jo latviešu valodā ir daudz tulkojumu, tad 5, 6, man liekas. Es nezinu, bet es noteikti ieteiktu palasīt. Bet tam ir nozīme? Es ieteiktu palasīt bībeli, kas ir pilna. Kas ir pilnā versijā, nevis kupīrētā, ja. Kā to saprast? Nē, protestantus nokupīrēju to no bībeles. Tā kā es kā katolis noteikti ieteiktu lasīt pilno bībeles. Tu kā katolis ieteikti pilno versiju? Kā lai es zinu, ka tā ir pilnā īstā versija? Katoļu baznīcā noteikti, ka tu ir nopērts bībeli, tur noteikti būs. Jāpēr katoļu baznīcā. Tur noteikti būs pilnā versija. Labi, skaidrs. Klau, un kuras valsts pilsonis tu esi? Parasti es sāku ar šo jautājumu, es šoreiz izlaidu garām, jo mums kaut kā aizgāja savādāk saruna. Kuras valsts pilsonis tu esi? Vakcinācijas status neprasīs? Nē, tā nav man darīšana. Jā. Arī kuras valsts pilsonis nav man darīšana, bet man ir interesanti. Es pavisam nesen kādreiz kaut kur lasīju, ka īstenam kristietim vienīgā piederība ir debesu valstība, un ka īstenis kristietis ir debesu valstības. Jā, to es kādreiz nesen lasīju. Par to man bija daudz vērtīgu pārdomu, bet pasē man ir rakstīts, ka es esmu Latvijas pilsonis. Vēstēr, es ļoti priecājos dzirdēt no tevis par šo pilsonību. Tiešām. Klau, es domāju, ar to arī mēs varam beigt. Es tik visu stundu esam norunājuši, un vēlreiz paldies tev. Paldies par vērtīgo sarunu abusai. Slavu Dievam par tevi, par šo situāciju, par šo iespēju veidot šīs te intervijas, un lai Dievs tev svētī un pasargā. Un tevi tieši tāpat. Paldies. Un staigā taisns Dieva priekšā, un Dievs pasargās arī tavu ģimeni, ir teikts Bībelē, tad to es tev arī novēlu. Viss atkarīgs no viņa gribas un apredzības, jā. Ne no mūsu gribēšanas vai skriešanas, viss no Dieva žēlstības. Halleluja. Labi, paldies tev liels. Visu labu.